dotā brīdī ierakstā runā tikai valsts valodā. Labvakar, Kraucokums. Labvakar, Андрей. Atvainojiet, я к чему-то такому был готов. Es mācos latviešu valodu, я все-таки хочу говорить по-русски. Atvainojiet. Kraucokums, jūs tagad pārkāpāt likumu, un es negribētu, lai mūsu kanāls tiktu slēgts. Līdz ar to mums vai nu nāksies runāt latviski, vai nu nāksies pārtraukt šo interviju. Es zinu, atvainojiet, es mācos latviešu valodu. Nu tad pastāstiet, par ko es vēlētos pastāstīt. Я все-таки хочу говорить по-русски. Kraucokums, jūs tagad pārkāpāt likumu. Es zinu, atvainojiet, es mācos latviešu valodu. Я все-таки хочу говорить по-русски. Я все-таки хочу говорить по-русски. Atvainojiet. Mums vai nu nāksies runāt latviski, vai nu nāksies pārtraukt šo interviju. Atvainojiet. Kraucokums, tas ir ieraksts, un saskaņā ar licenci mēs varam tagad runāt latviski. Sapratu, когда мы на этом закончим? Līdz ar to intervija ir beigusies. Atvainojiet, es mācos latviešu valodu. Bet jūs taču tikko nokārtojat IES latviešu avīzes sveiks attiecīgu valodas testu, un cik es lasīju portālā Delfi, rezultāts bija labs. Демонстрировать сейчас свои знания латышского языка я не буду. Nevajag demonstrēt, vajag pildīt likumu. Kraucokums, es esmu Latvijas Republikas pilsonis un tiešām godīgs nodokļu maksātājs. Tāpēc man un citiem cilvēkiem tagad jāmaksā nodokļi tādiem deputātiem algai kā jūs. Вы ставите меня в неловкое положение. Esiet tik labi, runājiet valsts valodā. Atvainojiet, es mācos latviešu valodu, es sapratu, ko jūs мне спрашиваете. Atbildiet lūdzu par uzdotu jautājumu. Я все-таки хочу говорить по-русски. Mums vai nu nāksies runāt latviski, vai nu nāksies pārtraukt šo interviju. Atvainojiet. Демонстрировать сейчас свои знания латышского языка я не буду. Nevajag demonstrēt, vajag pildīt likumu. Когда мы на этом закончим? Līdz ar to intervija ir beigusies. Atvainojiet, es mācos latviešu valodu. Я все-таки хочу говорить по-русски. Visu labu, uz attikšanos. Visu labu, Kraucokums. Kā jūs redzāt, intervija ātri beidzās, deputāts Kraucovs pametā mūsu TV5 studiju. Līdz ar to viss pagaidām. Как выйти, Андрей? Через дверь. Понятно, как-то тут у вас так запутано. Могу провести вас. Если можно.